Jānis portālā jautā, vai ir zināms, kad varētu tikt apstiprināts pašvaldības budžets 2015. gadam? Man liekas, ka 16. Jā, 16. janvārī. Budžets mums jau ir gatavs jau vecgada pirms Ziemassvētkiem, jā, bet mums jāaiziet ir procedūras, un mēs negribējām saukt domas sēdi uz Ziemassvētku tur vienā dienā, jo no tā nekas nemainās. Un vēl kāds portāla lasītājs jautā, Latvija tagad ir Eiropas Savienības prezidentūras valsts, vai visi pasākumi notiks tikai Rīgā, vai arī Ventspilī varētu kas notikt? Latvija šobrīd ir Eiropas padomes prezidējušā valsts. Es tur neizteikšos savus viedokļus. Es domāju, ka tas ir ļoti neracionāli. Pareizā būtu, kad Eiropas padome prezidējušā vieta būtu kāda konkrēta vieta. Man liekas, ka Latvija ir ļoti piemērota šādai darbībai, ja? Un būtu, jo Brisele tā ir vecā Eiropa, un tā būtu jauna Eiropā, pie tam Austruma Eiropā, tā kā tas būtu. Skaidrs, ka katru pusgadu mainot un tur tērēt milzu naudu, lai varētu tam visam sagatavoties, un tā Latvija iztērēs vairāk kā 100 miljonu eiro. Jāsaka, ka, ja tā godīgi saka, tad ne jau Latvija ir prezidējošā valsts. Prezidējošā ir Rīga. Un prezidentūra visi notiek Rīgā, un uz pāri Latvija praktiski tā nekādā veidā neattiec. Rīgā, protams, tur ir papildus ieņēmumi gan viesnīcām, gan ēdināšanai, gan dažādiem drošības dienestiem un tā tālāk. Es runāju arī par privātajiem. Lūk, man vismaz nekas nav zināms, es varbūt neesmu speciāli interesējies, kas notiks ārpus Rīgas, bet es domāju, nekas tur nenotiks. Jo Rīgas kungi pārējo Latviju atceras pirms vēlēšanām. Vai tā, kad jābrauc sēņot un ogot, kas nav brauc, vai makšķerēt, vai vienkārši pie dabas krūts, kā teikt, kādu pēcpusdienas saules staru noķert. Tad Andris portālā jautā par biļešu iegādes kārtību Jūras vārtos. Man liekas, ka esam iebraukuši no viena grāvja otrā. Ja kādreiz Ventspilnieki subsidētās teātra biļetes izpirka, ne Ventspilnieki, tad tagad uztaisa lielas rindas kasē. Vai nebūtu loģiskāk ieviest tā saucamo Ventspilnieka karti, ar kuru būtu iespējams iegādāties biļetes par lētāku pašreizējo cenu? Pirmkārt, kartes ieviešana ir dārgs prieks un biļešu dēļ tas pilnīgi neatmaksājas. Otkārt, Ventspils ir Baltijas jūras reģionālais centrs un, protams, arī Latvijas nacionālās attīstības centrs, valsts attīstības centrs. Un viena no mūsu funkcijām ir objektīvām, mēs esam kultūras centrs, Kurzemes, kopā ar Liepāju. Un šajā gadījumā mums nevajag būvēt žogus. Un mēs nevaram pieiet tā, ka Ventspils pašvaldība dotē tās teātra biļetes, un tiešām vidēji katra biļete tiek dotēta apmēram 25 eiro. Apmēram tā, tik liela dotācija. Pašizmaksa viņai būtu apmēram 30 eiro vienas biļetes. Vidējā cena ir 5,5 eiro. Lūk. Un es saprotam, ka Ventspilnieki grib, lai to dotācija ir Ventspilniekiem, jo tas no pašvaldības budžeta. Ja? Bet mēs nedrīkstam tā pieiet, ka Ventspilnieks ir kaut kas, tād ļoti tādu žogus nevajag būvēt, tas nav pareizi. Kurzemes filharmonija meklē šo te, kā izdarīt tā, lai vilks paēdz un kaza dzīvo, un tagad jūs meklējat šo ceļu, lai blakus dzīvo vilks un kaza, ļoti grūti jūs sarotat arī šai gadījumā. Jo vilks visai grib apēst kazu, un kaza atkal visu laiku grib būt dzīva, objektīvi. Lūk, viņi tagad eksperimentē, un es domāju, ka tas izskatās, ka varbūt, kas mūs skatās, nezinu, tur ideja viņiem, es lasīju vienkārši, ka tāda, ka viņi tagad Kurzemes filharmonija sāk pārdot biļetes, pieņemsim šodien, ja, un rīt līdz pusdienām pārdot biļetes dzīvā rindā, kasē. Ja tās ir 3 kases, es domāju, var atvērt arī 5-6 kases, tas nekas neizdarāms nav, jo kaut vai pašvaldības sistēmā mums kasieru pietiek un iekārtotas vietas, kur ir kases, arī pietiek. Tā kā to jautājumu risināt, es nezinu, cik tās rindas lielas, bet ja tik tiešām tāds nepamatot lielas rindas ir, tad tas nav pareizi, to var atrisināt. Tad otrā dienā no dienas vidus var iegādāties internetā. Man liekas, ka te izveicība kopā
ar izdomu jau atrisināms. Jo beigās Kuldīdzieks var sarunāt kādu ventspilnieku, Talsinieks var sarunāt ar kādu ventspilnieku, visiem ir radi, draugi, paziņas. Nu, neesam jau mēs kaut kādā milzīgā attālumā viens no otra, kad ventspilnieks paņems biļeti sev un arī kādam savam čomam. Ja? Tā kā, jūs jau tur nevarat to jautājumu atrisināt. Ja ir deficīts, vienmēr būs problēmas. Man liekas, ir jāiet cits ceļš, vienkārši jāpalielina teātra izrāžu skaits. Ja? Un to mēs arī finansiāli palīdzam daram. Jāsaka, kopā visu teātra biļešu dotācija kopējā, ko mēs dodam, ir gandrīz 200,000 eiro gadā. Tā ir gan liela nauda. Bet mans uzskats ir tāds, ka profesionāla kultūra jābūt pieejamai. Un tā vidējā biļeta cena 5,5 eiro dot iespēju arī vidējam pensionāram, varbūt ne visas, bet vismaz kādu daļu no izrādēm apmeklēt. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai kultūra būtu pieejama, lai tā nebūtu elitāra. Jo ventspilniekam aizbraukt uz Rīgu, uz izrādi, jau maksās daudz dārgāk. Ja mums ir 5,50 vidējā biļeta cena, tad Rīgas teātrī normālā vietā viņa būs kaut kur ap 15 eiro. Plus ceļa izdevumi, turp, atpakaļ, naktsmītne. Tur jau izmaksā viena teātra biļete kādi 70 eiro. Ja? Nu, tad kas tad to var atļauties? Tad tas jau ir ļoti liels izņēmums. Ja? Nu, labi, es arī aizbraucu uz operu. Ja? Nu, bet tas arī priekš manis jau ir notikums, kaut vai laika ziņā. Ja? Lai es nokļūtu operā un atpakaļ, tad rēķināt, man 4 jāstartē, un es mājās esmu, labākā gadījumā 12. Tad man tas pusdiena aizņem. Ne trešdaļa diena. Vēl Gundaga jautā. Gribēju pavaicāt par bērnu pabalstu. Man jūlijā dzims 2. bērniņš, vai man tieši no Ventspils domas pienāksies bērnu pabalsts? Cik atceros, pagājušo gadu izmaksāja 2014. gadā dzimušiem bērniem. Kā būs ar šī gada Ventspils bērniem? Jā, budžetā tā nauda ir paredzēta, un ja jautātājai gan viņas vīrs vai bērna tēvs ir ventspilnieki, tad viņi saņems pilnu summu 156 eiro, man liekas, uz katru bērnu. Ventas balss fórumā savukārt skeiteris jautā. Lemberga, mums vajag jaunu iekšējo skateparku. Ventspilī skateriem nav kur izpausties. Lūdzu, uzbūvē priekš skateriem jaunu indoru. Tas nav taisnīgi tāds apgalvojums. Pirmkārt, skateri, tāds skateparks kāds ir Ventspilī, mums bija pirmais vispār Baltijā, un viņš šobrīd vienalga ir lielākais, un viņš ir gana moderns, un mēs visu laiku domājam, kā viņu pilnveidot, un arī visu laiku pilnveido. Un arī tagad mūsu sporta dzīves vadītāji gatavo priekšlikumus, kā viņu pilnveidot. Es runāju par ārā. Un iekšējais mums ir Lāčplēša ielā, bijušā ŽBK 7 rūpnīcas sporta zālē. Tur mēs nofinansējām, tur ir izveidots ziemas tāda treniņu vieta. Protams, viņa nav tik liela, kā mēs gribētu. Mēs bijām plānojuši būvēt slēgto BMX halli, un tur būtu arī skateriem, tāda lielāka tā zāle. Tehniskais projekts gatavs, mēs izsludinājām iepirkumu. Mums sporta dzīves mūsu vadītāji apgalvoja, ka tā būvniecības izmaksas būs Latvija eiro, tā būs apmēram 3 miljoni eiro, bet konkursa rezultāts parādīja 4,8 miljonu eiro. Mēs bijām piesaistījuši šito te valsts naudu, bet jau pie 3 miljoniem vajadzēja 1,4 miljonu eiro pašvaldības naudu. Pēc konkursa cenas tad iznāk vēl 1,8 miljoni. Tad kopā no pašvaldības 3,2 miljonu eiro mēs to nevaram atļauties. Jo gan BMX, gan skate parku izmanto salīdzinoši neliels cilvēku skaits, un tās izmaksas, kas vajadzīgas tajā ēkā un ēkas uzturēšanā, pret to mēs to nevaram atļauties šobrīd. Ja mēs dabūtu visu summu, ko nofinansētu valsts, tad varētu, protams, mēs runāt, ka mēs varam uzturēt arī to. Ja? Diemžēl tāda ir tā situācija. Bet mēs toties esam uzbūvējuši jaunu airēšanas bāzi, mums ir futbola laukums jauns tepat Katoļielā, mums ir vieglatlētikas stadions renovēts, tur arī ūdens novadīšanas saimniecība, vieglatlētikas halle, basketbola halle, jauna grīda, tablo jauns, kapitāli atremontētas tribīnes. Plānojam šito te pludmales volejbola laukumu veidot. Ja. Atsakot,
Es saprotu vēlmi, es arī esmu par to, bet šobrīd mēs to nevaram atļauties. Atvainojiet, bet mēs to šodien nevaram atļauties. Un Ventspils fórumā vēl uzdots jautājums attiecībā uz jaunā gada uguņošanu. Domai vajadzētu cienīt savus iedzīvotājus un padomāt par simtiem cilvēku, kas dzīvo apkārtējās mājās, kuru privātā telpa tiek smagi un nepieņemami traucēta. Varbūt, ka var kādā citā vietā rīkot jaunā gada sagaidīšanu. Te bija piedāvāts Reņķa dārzā, Reņķa dārzā jau jūs neko neredzēsiet, tur koka apkārt. Pirmkārt, otrkārt, janvāra pirmajā dienā vai decembra pēdējā, gadu mijā, iedomājieties, kā šogad tur pa to zāli, par tiem dubļiem, cilvēki sapucējušies, bijuši sagaidījuši mājās jauno gadu, pēc vietējā laika 3 minūtes, 3-4 sekundes, dzīt viņus tajos dubļos. Tas nav. Es nevaru iedomāties, ka būtu liels skaits ventspilnieku, kuri gadu miju nesagaida nomodā. Tas ir grūti iedomāties. Kur varētu gadu mijā 0 minūtēs gulēt saldā miegā savā gultā. Es to nevaru iedomāties, ka tādu varētu būt daudz. Un vienlaicīgi apmēram 15,000 saskandinot, kas tur tai glāzē, tas būtu atšķirīgs jautājums. Pa jauno gadu novēlot laimi, veselību, prieku un mīlestību, kurš tur vēlēja. Un tagad iziet ārā uz ielas un paiet tur kurš 10 minūtes, kurš varbūt 5 minūtes, kurš varbūt 20 minūtes, un viņiem ir krāšņs reāls salūts. Es nezinu, no tā taisīt lielu problēmu. Bet visiem jūs neizpatīsiet, Tā kā tie, kas tajā brīdī gulēja un viņus pamodināja šie te salūta šāvieni, tiem es atvainojos, ja tādi gadījumi bijuši. Un noslēgumā Zitas jautājums portālā uzdotais. Lemberga kungs, kā pavadījāt atvaļinājumu siltajās zemēs vai guvāt arī kādas idejas Ventspils attīstībai un labiekārtošanai? Jā, ļoti interesanta zeme tāda ir. Apvienoto Arābu Emirāti. Tur ir 7 emirāti, viens no tiem ir Dubaja. Tur ir Abu Dabi un vēl dažas tīm. Un tur pirms 15 gadiem, tajā vietā, kur tagad ir Dubaja, un tajā Emirātā dzīvo tagad 9,2 miljoni iedzīvotāji, pirms 15 gadiem viņiem bija, es jau kļūdu, man liekas, kādi 2 miljoni vai kaut kas tam līdzīgs. Var sakot, tur nekā nebija. Es pirmo reizi tur biju pirms kaut kādā 2001. 2002. gadā. Tur vēl tikai būvēja tās augstceltnes, Tagad tā ir ļoti moderna, dinamiska pilsēta, ļoti liela. Un tur var redzēt, tur var daudz ko mācīties domāšanā, idejās, pieejās, kā nauda netiek notralināta, bet ieguldīta savas zemes attīstībā tuksnesī, kur nekā nav. Lai katrs zāles stiep, mums te aug, te zaļš viss, viņiem pie katra jāpievieno mākslīgs ūdens. Un ūdens jau nav, ūdens jāņem no jūras un jātīra no sāls un citiem mikroelementiem. Un viņi to izdara. Un vēl jāatdzer visiem un jāsavāc, jātīra atkal. To viss ir uztaisīts. Tā kā viņiem tikai piemērs. Viņiem līdz šim bija pasaulē lielākais universāla veikals. 2 miljoni kvadrātmetri. Tagad Ķīnā esot uzbūvēts 3 miljoni kvadrātmetri. Tad viņi plāno uzbūvēt veikalu 15 miljonu kvadrātmetri. 15 miljonu kvadrātmetri. Trešdaļa Ventspils pilsētas. Viens veikals. Tur vilciens iešot. Viņiem vēl šobrīd ir augstākais debesskrāpis, 800 metri. Tagad tūlīt nodos augstāku. Tad viņi nākošo plāno būvēt 1,5 kilometri. Pie tam Dubajā, Emirātā, viņiem nafta beidzas. Viss. Bet viņu, tas, ko viņi ieguldījuši turisma industrijā, dzīves vidē un tā, tas piesaista cilvēks no visas pasaules. Viņiem no tiem 9,2 miljoniem iedzīvotāji 10% ir vietējie. 10% vispār iebraucēji. Un jūs tur varat dabūt atļauju dzīvošanai un strādāšanai ilgāk par 3 gadiem. Ja jums ir darbs, jūs varat dzīvot, ja jums darba nav ārā.
rindā stāv. Un jāsaka, ka es saticu latviešus. Nu, protams, krieviski runājuši tur ir biezā slānī, bet indus ir ļoti daudz. Nu, viss pasauli. Vispār, nu, un tai valstī nākotne tikai viena lieta var. Ja notiks kaut kādas tādas revolūcijas, kā te bija Libānā, no Lībijā, Tunisā, nu, Eģipte mazāk sašūpoja, vai Sīrijā, vai kaut kas tam līdzīgs, tad, protams, tur vienā dienā viss paliks savs, tāpēc, ka viņi var darboties tikai miera laikā. Nu, tur viņu prezidents realizēja gudru politiku, jāsaka. Gudru politiku. Es starp citu tur stāstīju, nu kā, bagāti arābi, visi bagāti, un tad tās falšās laulības. Un viņiem bija tā, ka 5 gadi nodzīvo, nu, protams, sievieti iebraucēja. Un tad viņi var saņemt to pilsonību, valstniecību. Un tad ļoti daudz šķiršanās bija. Un tad šeiks nolēma, ka tā lieta jādara gals, un viņš uzlika, ka 15 gadi jānodzīvo kopā. 15 gadi. Nu, ja jūs ar kādu varat nodzīvot 15 gadu, pie tam, ja jūs nodzīvojāt 14 gadus un jums pietrūka viena diena, jūs nedabūnat pavalstniecību. Nu, teiksim, jūsu kungs nomira. Viss, paldies, sākat no sākuma. Bet tur ir liels, teiksim, ja jums ir parāds no $300,000 līdz $300,000, katru gadu viņi noraksta. Bet jums jāpierāda, ka jūs nevarat nomaksāt. Viņi noraksta. Minimālā alga ir, nu, tiem vietējiem $4,000. Mēs varētu būt nesliktāk par viņiem. Goda vārds mēs varētu būt, ja mēs būtu gudrāki. Tā, nu labi. Tā kā, ja ir, nu, nelēti maksājās. Nelēti. Saule super, ūdens sāž, bet gana silts priekš baltā cilvēka ziemeļa. Tā kā krāt naudu vajag braukt atpūsties. Paldies par jūsu atbildēm mūsu šī gada pirmajā video jautājumu sesijā un gaidīsim atkal visu gadu iedzīvotāju jautājumus. Paldies, visu labu!